Iedomāsimies grāmatu, kas nav vienkārši uzrakstīta. Tā, kā tiek apgalvots, ir uztverta no kādas citas dimensijas. Šodien mēs ķersimies klāt vienam no 21. gadsimta, manuprāt, dīvainākajiem okultajiem tekstiem. Ienirsim pasaulē, kur slepenas zināšanas, citplanēta intelekts un maģija saplūst ar zinātnisko fantastiku. Lai sāktu, lūk, citāts no pašas grāmatas. Mīklaini vārdi, kas skan drīzāk kā sena pareģojuma fragments, un tie uzreiz nosaka toni mūsu ceļojumam. Kas vispār ir šī sete derība un par kādu likuma grāmatu ir runa? Lai to saprastu, mums jāatšķetina viss stāsts no paša sākuma. Tātad, lai vispār saprastu, ar ko mums ir darīšana, ir jāredz lielā bilde. Jo šī grāmata, redziet, nav tikai viens atsevišķs sējums. Tā ir kulminācija. Tās autors ir Kennets Grants. Viņš bija viena no ietekmīgākajām figūrām māģijā pēc slavenā Alistera Crowleya ēras. Un šī grāmata, tā ir viņa mūža darba noslēgums, pati virsotni pētījumam par senu okulto strāvojumu, ko viņš pats dēvēja par tifoniešu tradīciju. Un kas tad īsti ir grimors? Ja tā pavisam vienkārši, to varētu saukt par maģijas recepšu grāmatu. Un 9. arka ir tieši tās praktisks ceļvedis rituāliem un burvestībām, tikai radīts mūsdienu pasaulē. Labi, bet šis viss, protams, neradās tukšā vietā. Lai saprastu grāmatu, ir jāsaprot tās senās saknes – tifoniešu tradīcija. Tātad pamatā visam ir šī tifoniešu tradīcija. Grants uzskatīja, ka tā ir ļoti sena okulta doktrīna, kuras saknes meklējamas senajā Ēģiptē un ir saistītas ar, tumšākām dievībām, piemēram, Setu Tifonu. Viņa mērķis nebija to vienkārši atjaunot, bet gan pielāgot un attīstīt modernajam laikmetam. Šis ceļš stiepjas no teorētiskām saknēm senajā Ēģiptē, cauri viņa mentora Alistera Crowleya milzīgajai ietekmei 20. gadsimta vidū, līdz brīdim, kad Grants pats nodibināja jaunās Īzidas ložu, kas kļuva par dzinējspēku visam šim procesam. Un visbeidzot, tas sasniedz kulmināciju 2002. gadā ar 9. arkas izdošanu. Un lūk, te mēs nonākam pie pašas 9. arkas sirds, pie tā saucamās zirnekļa grāmatas. Teksta, kas, kā apgalvo Grants, netika sarakstīts, bet gan saņemts no necilvēciska avota. Un tieši šeit, te viss kļūst tiešām dīvaini. Grāmatas pašā centrā ir šis noslēpumainais teksts OK-biš. Pats vārds, kā tiek apgalvots, haldiešu valodā nozīmējot zirneklis, kas, protams, nekavējoties rada tēlus par tīkliem, slazdiem un neredzamiem savienojumiem. Un, lai saprastu, cik savāds bija šis OK-biš, to ir vērts salīdzināt. Grants apgalvoja, ka saņēmis arī citu tekstu sliba gudrību, kas plūda skaidri gaišā dienas laikā kā tīrs signāls. OK-biš savukārt bija pilnīgs pretstats. Tā bija haotiska sūce, fragmentārs vēstījums, it kā kāds signāls ar milzu grūtībām censtos izlausties cauri kosmiskiem traucējumiem. Kā kaut kas tāds vispār varēja rasties? Process bija ilgs un sarežģīts. Granta maģiskā grupa veica rituālus, kas acīm redzot piesaistīja šo zirnekļa intelektu, un tas sāka komunicēt nevis ar vienu, bet ar vairākiem cilvēkiem vienlaikus. Rezultāts bija nevis viena cilvēka vīzija, bet gan kolektīvs, haotisks pieraksts, kas tapa gadiem ilgi. Bet kurp tad šī zirnekļa grāmata ved? Uz vietu, ko Grants nosauca par Malva zonu, savādu prāta ainavu, kas nav atrodama nevienā kartē. Malvas zona ir absolūti centrāls jēdziens Granta kosmoloģijā. To varētu iztēloties kā realitātes aizkulises, tāda kā sapņu, murgu un neapzinātā prāta telpa, kur loģikas likumi vairs īsti nedarbojas. Un pēc Granta domām, tieši no šīs vietas nāk visa maģija un iedvesma. Un pats Grants to paskaidro vislabāk ar šo citātu. Zirnekļa tīkls. OK-biš teksts nav tikai vārdi. Tā ir karte. Karte, kas parāda ceļus caur šai Malvas zonai. Katrs pāns, katrs vārds ir kā paviediens šajā kosmiskajā tīklā. Bet kā lai vizualizē kaut ko tik abstraktu? Grants pats sniedz atsauci mākslinieks Yves Tanguy. Viņa gleznas ar tām plūstošajām, biomorfajām formām tuksnešainās ainavās, tās sniedz iespējams vislabāko vizuālo priekšstatu par to, kāda varētu izskatīties Mailvās zona. Un šīs sirreālās pasaules pašā centrā atrodas kas patiešām pārsteidzošs, īpaši šausmu literatūras faniem – Kotas tornis.
Tas ir tieši aizgūms no H.P. Lovecrafta stāstiem. Un te lūk ir tas brīdis, kad robeža starp okulto pieredzi un fantastiku sāk, tā kārtīgi izplūst. Protams, šī Lovecrafta atsauce nav nekāda nejaušība. Grants apzināti iepina savā sistēmā veselu tīklu ar ietekmēm no literatūras, mākslas un vēstures, radot unikālu sintēzi starp fikciju un ticību. Lūk, kur slēpjas atslēga. Grants neapgalvoja, ka OK Bišs ir tīra, nefiltrēta pārraide no kosmosa. Viņš atzina, ka cilvēki mēdīji darbojās kā filtri, un viņu pašu apsēstības ar Lovecraftu, ar šausmu romāniem, ar mākslu kļuva par daļu no saņemtā materiāla. Un šis avotu tīkls bija, tiešām pārsteidzoši plašs. Tajā savijas ne tikai Lovecrafta mitoloģija, bet arī sen aizmirsti šausmu romāni, populāras grāmatas par opija midzeņiem un pat brīmūrnieku leģendas. Viss šis kultūras mantojums tika iausts OKBŠ kosmiskajā audumā. Un lūk, te mēs nonākam pie Granta visradikālākās, varbūt pat vissvarīgākās idejas. Viņa prāt Lovecrafta izdomātais Necronomicons nebija tikai fikcija, tā bija īsta, kaut arī varbūt netīši radīta karta ceļam uz Malvas zonu. Šajā sistēmā iztēle kļūst par māģisku instrumentu, kas spēj atvērt durvis uz citām pasaulēm. Un kā lai to visu apkopo? Varbūt vislabāk ir ļaut to darīt pašam Grantam. Viņš rakstīja, ka māģija ir murgu sistematizācija, kas halucinē holistiskas realitātes, kuras nepārtraukti sevi piepilda. Tā ir vieta, kur psiholoģija, māksla un māģija kļūst par vienu veselu. Tad kas galu galā ir 9. arka? Patiess ziņojums no citas dimensijas, vai tomēr ģeniāls literārs eksperiments, kas apzināti jauc robežas starp fantāziju un realitāti? Grāmatas spēks ir tieši tajā, ka tā atsakās sniegt vieglu atbildi. Un tas liek uzdot jautājumu, ja mūsu sapņi un stāsti ir pietiekami spēcīgi, kur īsti beidzas fikcija un sākas realitāte?